vairākas tikšanās gan ekonomikas ministrijā, gan arī panākt, tomēr, ka tas ķemēra kordīja mezglis, tas ir jāpārcēr. Pašvaldība, protams, ir gatava iesaistīties ar saviem līdzekļiem, kļūt par īpašnieku, un ja reiz pašvaldība būs īpašnieks ar skaidru politisku uzstādījumu atjaunot kurortu un veselības funkciju, tad arī mēs atradīsim iespēju sadarbībā ar valsti, ar valsts investīciju attīstības aģentūru, citām institūcijām, sameklēt arī potenciālos investorus, operators un tā tālāk, saglabājot pašvaldības kontroli vismaz sākotnējā stadijā, kamēr tiks nolikts, kā saka, tautas valodā uz sliedēm viss šis process un sāks funkcionēt un būs veiksmīgs. Ja? Un tālāk, protams, ka tā klasiskā veidā nav pašvaldības funkcija, tomēr, ja reiz tā ir minēta pašvaldības attīstības plānā un attīstības stratēģijā kā galvenā Jūrmalas pašvaldības funkcija, šī kurorta un turisma funkcija, tad ir tikai loģiski un tikai pareizi, ka pašvaldība aktīvi iesaistās procesos, kuri savādāk, kā mēs 10 un vairāk gadu garumā redzam, ir neveiksmīgi. Par to valsts kases, saprotu, finansējumu, tas ir droši, viņi dos visu naudu, un varbūt vispār par to summu sākumā. Tā ir 3,6 miljoni. Jā, tā summa ir pagaidām nav veikts vēl pilnīgi detalizēts novērtējums nelielai daļai īpašumu kopumu, ko sastāda kustamā manta inventārs. Ja? Tāpēc arī mēs atturējamies minēt konkrētu summu. Tā summa ir, zinām, tā ir 3,7 apmēram miljoni plus iespējamie valsts normatīvajos aktos noteiktie nodokļi, PVN vai kas un tad būtu jāmaksā, bet šī summa katrā ziņā ir tā, ko pašvaldība pilnīgi noteikti var atļauties. Mums ir ļoti laba finanšu disciplīna, kredīta portfels mums to atļauj. Un sadarbībā arī ar Finanšu ministriju, valsts kasi un tā tālāk brauksim, skaidrosim, pieņemsim jau konkrētu domas lēmumu ar konkrētām summām, tad, kad tas būs zināms pēc piedāvātā līguma, kreditori būs piekrituši. Ja? Un tas process, es domāju, pie labas politiskās gribas, ko šobrīd es novēroju, tas varētu būt ļoti ātrs un nesarežģīts. Bet jūs iegādāsieties un pēc tam meklēsiet kādu investoru, kurš tad attiecīgi gribēs to? Mēs noteikti meklēsim sadarbības partneri kādu, noteikti, pilnīgi noteikti, tāpēc, ka tās tomēr ir daudz miljonu investīcijas, kas tomēr ir paredzamas, jā. Un tieši pašvaldība, es domāju, ka pie skaidra politiskās gribas uzstādījuma, pie skaidra viena īpašnieka, kurš vēlas un kuram arī iedzīvotāji ir uzticējuši šo te funkciju, un iedzīvotāji vēlmi ir viennozīmīgi, kam šeit ir jānotiek, tad arī investori noteikti atradīsies, jo arī investoriem ir svarīga pašvaldības pozitīva klātbūtne un līdzdalība un atbalsts visos šajos procesos. Tad tur domāts tas finansējums par daļām. Tas nedalīts starp Jūrmalas. Nē, no sākuma, nē. Jūrmalas doma pilnībā ar savu budžetu garantē šo aizņēmumu valsts kasē, tātad, kas ir jāatdod. Šobrīd ir ļoti arī pateicīgi kredīta procenti, manuprāt, 0,8% gadā ņemot aizņēmumu latos. Mūsu kredīta iespējas to pilnībā atļauj, varbūt atšķirībā no daudzām citām pašvaldībām, kur jau kredīta limita tuvojas likumā noteiktajām 20% robežai no kopbudžeta pašvaldību. Mums šī situācija ir daudz labāka, tā kā to mēs izdarīt varam. Un iegādēji, protams, kas ir pilnībā pašvaldības garantēts finansējums, ņemot aizņēmumu valsts kasē, kas loģiski ir jāatdod. Ja? Tomēr tālāk, jau tās tālākās visas investīcijas un tālākās attīstības perspektīvas, vai ne, protams, tur mēs sadarbībā ar visām pārējām institūcijām ātri, nevelkot daudz laiku, meklēsim šīs iespējas un faktiski, zinot to, ka arī Jūrmalā ļoti daudz ir labu sadarbības partneri un partneri pilsētu un interesi ārzemēs par šīm lietām un arī varbūt iekšzemē, jā, ka to mēs atradīsim un noteikti, ja mēs to neizdaram un ja mēs neizdaram to šajā sasaukumā, tad mums šeit vispār nav ko darīt.